etapai un otrā diena. Jau sekojam līdz notikumiem pirmajās kvalifikācijas kārtās. Vakar spīdēja saulīt, bet redzat, kādi apstākļi šodien valda biķerniekos. Es domāju, nevienam tas nav liels pārsteigums, jo visā Latvijā ļoti līdzīgi. No sportistu viedokļa liels starpības nevajadzētu būt. Arī šeit trasē būs apstākļi vienādi. Jāpielāgojas, jābrauc ar slapjā laika riepām un neaizmirsīsim, ka jau nedēļas sākumā laika prognozes solīja kaut ko līdzīgu, tā kā arī noteikti sportisti seko līdz laika prognozei. Cits pārbaudījums, jāsaka, būs arī organizatoriem. Vakardien lielā mērā viss bija kārtībā, labas atsauksmes no sportistiem, no komandām. Šodien pārbaudījums arī ar ūdeni. Vēl organizatoriem noteikti izlīdēs vēl kādas problēmiņas maz, ko būs iespējams nenoliedzam arī novērst vēl uz nākamo posmu. Bet esam gatavi jau startam un redzam, pirmajā braucienā uz starta stājies arī Peters Solbergs. Jā, Peters Solbergs, diemžēl, pirmajā braucienā tieši tāpēc, ka vakar otrās kvalifikācijas izskaņā viņam tika parādīts melnais karoks. Tiesneši nolēma, ka pārāk agresīvi viņš ir gājis cīņā ar Matijas Ekstromu. Par to parunāsim vēl vēlāk, bet tagad uzmanību Gronholms. Niklas Gronholms, redzējām, Peters Solbergs un arī Gigi Gali šobrīd uz starta. Starts slapjā trasē pavisam atšķirīgs nekā tas ir sausā trasē. Tomēr Solbergs jau no paša starta spējīgs izrauties ir vadībā. Šobrīd Gali otrajā pozīcijā un Gronholms ir trešais. Šorīt warm-up, tātad iesildīšanās, jeb treniņu sesijas arī norisinājās. Tā kā braucēji ir iepazinušies ar apstākļiem, šeit zina, kurā vietā ir peļķes, kurā brīdī vajadzētu sākt bremzēties, bet apstākļi pilnīgi noteikti mainīsies, kad braucēji šeit izdangās vēl papildus bedres. Skatīsimies, kādi ātrumi būs uz tramplīniem, noteikti pavisam atšķirīgi. Tāpat arī trajektorijas pēc tramplīniem ir jāpielāgo. Sevišķi otrais tramplīns jau izējā uz asfaltēto daļu. Solbergs ļoti labi to varēs nodemonstrēt visiem pārējiem. Šobrīd, kad mēs neredzam Solbergu, jo mums rāda, kā Gronholms dodas savā džokera aplī. Apļa laiki atšķiras apmēram par 6 sekundēm. Vismaz warm-up, jeb šie iesildīšanās apļi to parādīja. Tātad no sausās trases, kad rezultāti bija ap 49 vienā aplī. Tad šorīt ātrākie braucēji brauc 55. Tas nozīmē, ka mums arī sacīkstes būs nedaudz garākas, bet, ticiet man, pilnīgi noteikti būs arī aizraujošāks. Skatītāji sanākuši ir tribīnēs, protams, nav visai patīkami sēdēt šādos laika apstākļos, bet šovs varētu būt krietni interesantāks nekā tas bija vakar. Solbergam jau ir ļoti nopietnas pārsvars par Gali, protams, arī par Gronholmu, kurš jau ir bijis džokerī. Solbergs noteikti cer, ka lietus tikai pastiprināsies uz nākamajiem superkāra braucieniem trešajā kvalifikācijā, jo viņam šobrīd ir jānostartē vienkārši perfekti. Turklāt nedaudz jācer ir arī uz konkurentu kļūmēm, jo ar nulīti otrajā kvalifikācijā tiešām bez konkurentu palīdzības Solbergam būs ļoti grūti iekļūt starp 12 ātrākajiem un nodrošināt sev vietu pusfinālā. Mums faktiski tikai Solberga arī rāda, tāds Solberga solo brauciens izskatās. Redzam, aizsvīst arī priekšējais stīkls. Tā kā šajā ziņā īpaši ar komfortu nenodrošina sacīkšu automobīļus. Nekāds air condition šajās mašīnās nav. Bet šajos apstākļos tieši air condition nedaudz arī noderētu. Starp citu, tas visātrāk šādā veidā nožāvē stiklu un neļauj tam aizsvīst. Arī Solbergs dodas džokeri, par laimi sacīksts pietiekami īss un cerēsim, tas stikls neaizsvīdīs tik daudz, lai apgrūtinātu redzamību Peteram Solbergam. Šobrīd viņam nav jācīnās ar konkurentiem, jācīnās ar savu reizu. Un šobrīd kļūdās Solbergs! Izskatās, tās varētu pielikt punktu viņa cerībām uz labu rezultātu šajā posmā. Pagaidām tīrs brauciens līdz šim bija Solbergam, bet kļūdījās viņš pēdējā līkumā izbraucot no džokera un iekšmalā, ietriecās iekšmalā, vai bija aizskatījies kaut kur citur. Ļoti dīvaina kļūda, godīgi sakot, varētu izslīdēt šādos apstākļos uz ārmalu, bet kļūdīties un ietriekties iekšmalā
Šobrīd Solbergs ir sabojājis savu situāciju, jāsaka, ne tikai šajā posmā, bet arī situāciju čempionātu kopvērtējumā. Atgādina vēlreiz, iespējams arī redzamība šeit spēlē savu lomu. Sabojājis pilnīgi noteikti savu situāciju arī čempionātu kopvērtējumā. 10 punktus viņu šķīra no Matijas Ekstroma. Tieši Matijas Ekstroma bija šī cīņa vakar otrajā kvalifikācijā. Vispirms Matijas Ekstroms visai agresīvi viņa apcīna, bet tur bija cīņa sāns pret sānu. Vēlāk jau 4. pagriezienā Solbergs gāja agresīvu uzbrukumā un ietriecās aizmugurē Ekstromam. Šeit Gronholms mēģina tik garām, neiet vairs Solbergam mašīnu, un Solbergs neizcīna arī uzvaru šajā braucienā. Tas nozīmē neuzrāda arī labāku rezultātu šajā braucienā. Mašīna vairs neiet tā, un redzējām arī redzamību pat no šī rakursa. Pilnīgi skaidrs saskatāms, ka tikai tur apakšējā daļā vēl kaut ko var redzēt. Solbergs. Un tas nozīmē, ka pilnīgi noteikti būs, faktiski brīnums var šobrīd glābt Peteru Solbergu. Jo 3. kvalifikācijā arī viņam nebūs labākais rezultāts. Arī Gigi Galli, jeb Gianluigi Galli sasniedz finišu ļoti piesardzīgi. Tā, lai aiz visiem pārējiem, viss sacīs laikā mēs viņu tā īsti arī viņu neredzējām. Nu, lūk, kā Solbergs mēģina doties tālāk, jo redzamība savu priekšējo estiklu nav. Nestartē Renem Jūniks, nestartē Nerijus Naujokaitis. Leitims, starp citu, problēmas ar mašīnas dzinēju. Viņš neizgāja arī pirmajās 2 kvalifikācijās uz starta vakarā. Padokā viņa mašīna bija bēdīgi noparkota boksā. Visi sēdēja pie svecītēm, komandas darbinieki, un svinēja neveiksmi, tā laikam jāsaka būt precīzi. Tā kā Naujokaitis ieradies uz šo pasaules čempionātu posmu Rīgā, diemžēl tā arī uz startu neizgāja, un pēc visu spriežot, cik varēja noprast, jau šodien dosies māju. Bet šeit atkārtojumā spilgtākie momenti no Solberga sacīkste, solo sacīkste, un lūk, kļūdās Solbergs, ļoti dīvaina kļūda, nolauž arī spogulīt, kaut kur trasē palika spogulīts, mētājamies, noteikti lielisks suvenīrs varētu būt kāds līdzutējs. Varētu to dabūt savā rīcībā, bet šeit jau atkārtojumā, kā pēdējā līkumā tiek garām Niklas Gronholms un uzrāda labāko rezultātu 3. kvalifikācijā pagaidām. Dzirdam arī trasa diktors stāst par to, ka aizsvīdas loks. Mēs no onboard kameras ļoti labi to varējām redzēt, ka neko nevarēja redzēt attiecīgi jau Peters Solbergs. Couldn't see anything. It was demisted completely. And how, after the disqualification in Q2, how does this affect your chances of getting into the semis? The World Championship and everything is finished. The World Championship is finished? Yeah. Ļoti šobrīd ir pesimistiski noskaņots par šo situāciju. Peters Solbergs negrib viņš runāt ar operatoru, ar šobrīd intervētāju. Pilnīgi skaidrs, ka šajā posmā daudz punktus negūs. Labākajā gadījumā tiešām varbūt saskrāpēt kādu punktu var par iekļūšanu pirmajā 16. bet tas arī vēl galīgi nav garantēts. Ja paliek uz nulītes šajā posmā, savas cerības uz čempionu titulu pilnīgi noteikti, ja ne iznīcina, tad ļoti pazemina Peters Solbergs. Diemžēl tieši Latvijas posmā tā neveiksme, pārskrien pār trasē Peters Solbergs šobrīd. Matijas Ekstroms, kā jau vakar teicu, ir savu DTM karjeru un sezonu, tā jāsaka, nedaudz nopauzējis ar Audi komandas bosu atļauju, un tas nozīmē pilnībā pievērsīsies viņš arī rallycrossa čempionāta posmam un čempionāta titula izcīņai. Piedalīsies viņš pilnīgi visos atlikušajās sezonas posmos, arī nākamajā posmā Vācijā, un tieši Vācijas posms sakrīt ar pēdējo DTM čempionāta posmu. Tomēr Ekstroms vēlas izcīnīt titulu rallycrossā. Cerēsim, Peters Solbergs tomēr pārdomās un mēģinās atlikušajos 2 posmos Vācijā un Argentīnā vēl pacīnīties par čempionu titulu. No otras puses nav jau Matijas Ekstroms vienīgais šajā cīņā. Galu galā turpat aizmugurē Andrejas Bakerūds un Johans Kristfersons. Viņus redzēsim vēlāk, bet mums jau otrais brauciens uz starta stājušies ir Gais Vilks, arī Jāno Ligurs, mūsu igauņu kaimiņš, un Gerlēns Šišerī. Savukārt Gianluigi Galli, kuram arī bija jāstartē šajā braucienā, viņš jau tika piespēlēts pirmajā braucienā, jo tur, kā redzējām, uz starta neizgāja Renem Jūniks un Nerijus Naujokaitis.
Tā kā vēl viens brauciens ar 3 dalībniekiem uz startu.